mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo, ça plane pour moi. Tad ko jūs darat projekta nedēļā? Kā klases audzinātāja vadu 7. sāklases projektu no mazas sēkliņas līdz zaļam mūžam. Un ko jūs esat darījuši? Tas ir tā, ka pirmdienā, kad mums vispirms bija atklāšanas pasākums, tad mēs braucām ar sabiedrisko autobusu uz Mežsaimniecības kantori Valmierā un tikāmies ar Rietumvidzemes Mežsaimniecības ģenerālu direktoru Vilmāru Kotkovski. Viņš bija sagatavojis prezentāciju par Latvijas valsts mežiem. Ko jūs darat projekta nedēļā? Projekta nedēļā mēs cenšamies aktīvi darboties, strādājam gan skolā, gan ejam mācību ekskursijās. Vakardien bijām uzņēmumā Bikola, tad trešdien iepazināmies ar uzņēmuma ražotni. Šodien pie mums atnāca ciemos klases biedra Paula tētis un stāstīja par mežiem, par to, cik ilgi aug mežs un kā var izmantot kokmateriālus. Ja? Jo tātad 5. klases lielā tēma ir Latvijas zelts ir zaļā krāsā, un mēs precizējām to, ka mežs ir bagātība krāsa. Mēs taisam prezentāciju par kokiem, koku daudzveidību katrā gadā. Daba mums, mēs dabai, bet mēs pētam Baltijas jūru Vidzemes krastu, Baltijas jūras Vidzemes krastu. Kā jūs domājat, vai Viesušskola ir ekoskola? Noteikti. Kāpēc? Mēs šķirojam arvien aktīvāk. Šķirojam makulatūru. Jā, mēs 15. Eiropas jauniešu ūdens parlamentam, kas notiek Erevānā no 12. līdz 19. maijam. Mūsu valsti pārstāvēs 4 jaunieši, 2 no Līgatnes vidusskolas un 2 no mūsu skolas. Un tie būs Madara Medne un Jānis Bērziņš. Viņi ir uzsākuši gatavošanas, ceļa biļetes ir iegādātas, un pašlaik atliek darbs tikai visu noformēt, sagatavot prezentācijas, apkopot rezultātus un pārstāvēt mūsu valsti. Liels paldies! J'ai sur mon lit à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash.